Sveiks, Alfrēd, apsveic ar pirmo spēles sākumu sastāvu un pirmo uzvaru. Kādas emocijas? Paldies, ļoti forši ir prieks. Protams, kļūdas bija, bet prieks tomēr ir tāpatās. Liels prieks, jā. Kāds bija treneru uzstādījums pirms spēles? Protams, 3 punkti un sausā spēle, bet sausā nesanāca, bet 3 punkti ir. Vai bija kaut kāda īpaša taktika? Viņi ir jauni un līdz ar to viņi arī spēlē daudz ar bumbu, ar piespēlēm. Uzdevums bija augstu spēlēt, neļaut viņiem daudz tās piespēles vākt, un tad arī attiecīgi mēs uz pieredzi paņem. Nevar viņi aizskriet, ja spēlētājs stāv priekšā, nav kur viņiem iedot piespēli cauri, un tad arī viņi nekur nevar izmantot savu ātrumu, ja viss nobuķē, viss izdejas. Otrā puslaika sākumā spēlētāji izstījās ļoti paguruši. Kā tev izstījās no laukuma, kādēļ pretiniekam izdevās izveidot vairākus ļoti bīstams moments tieši otrā puslaika sākumā? Nezinu, viņiem bija sava motivācija, tikko pirms puslaika iesist vārti, viņiem bija ļoti liela motivācija, viņiem bija vēlme, viņi ir arī jaunāki, līdz ar to viņiem mazliet varbūt izturība ir vairāk arī attiecīgi. Tā arī uznāk un viņiem bija bišķi vairāk spēka, bet es domāju, šādā karstumā komanda noguruši, tas jau ir normāli. Ja viņi tiek ja viņiem ir iniciatīva, tad viņiem arī aiziet, jo viņi jau jauni, viņiem ir vajag motivāciju, un tad viņi aizlidos, kā traki visi spēlēsies līdz galam visu. Jā, iepriekšējā spēlē bija diezgan sāpīgs zaudējums pret Tukumu. Cik viegli bija noskaņoties spēlē? Spēlē noskaņoties kā parasti vienmēr ir salīdzinoši grūti. Visādas ikdienas lietas, bet izdevās. Un Filipa sākumā nospēlēja, mazliet kļūdas bija, bet tad es uzgāju arī kļūdas vārti, protams, bet es nezinu, vai tur kādu var vainot. Nogurums, tas, ka ir vasara karstums, tad tas jau viss kopā vairāk faktori, un tad tā arī ir grūti noskaņoties dažreiz, jā. Nākamajā spēlē laukumā atkal varēja sagriezties Mārtiņš Miesītis, komandas pirmais numurs, un nākamā spēle ir pret turnīra tabulas līderi Babīti. Vai tu labprāt pats stātos laukumā? Protams, jā, bet jāskatās, ko treneris izlems, protams. Bet tu būtu gatavs, jā? Protams, bez variantiem, jā. Jā, tad šajā spēlē noteikti sagaidīja sīvāks cīņa nekā pirmajā spēlē, kur bija zaudējums 0-4. Cīņa jau bija sīva arī pirmajā, bet rezultāti es sagaidu, jā. Es domāju, ka mēs viennozīmīgi varam viņus uzvarēt. Nav ne ar ko viņi tik īpaši teikšu, kā ir mūsu laukums, un mēs viņus mierīgi varam uzvarēt. Pat tādu pašu rezultātu, kā viņi mūsu mājās izvarēja. Cerams, ka tā arī notiks. Paldies!